Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir publicējusi informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem izglītības iestāžu tīklu attīstībai. Šie būtu mani komentāri par šo tēmu. Ziņojumā mēs redzam statistiskos datus. Apmēram 1000 izglītības iestāžu skaits, 15,000 klašu skaits, 250,000 skolēnu skaits. Operatīvā informācija 2008. gada septembrī rāda, kad skolēnu skaits sasniedz gandrīz 250,000. Prognoze līdz 2030. gadam rāda, ka skolēnu skaits svārstīsies robežās no 210 līdz 250,000. Orientējuši varam pieņemt 240,000 skolēnu. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka skolotāju skaits praktiski nemainās un arī nav paredzams lielas izmaiņas. Analizējot skolēnu un skolotāju skaita attiecības, mēs redzam, ka Latvijā vidēji uz vienu pedagogu darbu likmi ir 2reiz mazāk skolēnu nekā Eiropas valstīs vidēji. Vai tas liecinātu, ka mums skolēni ir ar labākajām zināšanām? Nē. Ziņojumā mēs redzam tēmu izglītības kvalitāte. Ko saprot ar vārdu kvalitāte? Mēs redzam, ir bijusi akreditācija izglītības iestādēm, un uz šīs akreditācijas pamata mēs varam sastādīt sekojošu grafiku. Tomēr, ar ko domāt ir kvalitāte? Vai tā ir domāta Deminga definētā kvalitāte, kur kvalitāti nosaka klients, šajā gadījumā skolēni un sabiedrība, vai tā ir domāta formāla kvalitāte, kur nosaka pēc zināmiem reglamentiem ierēdniecība. Ierēdniecības kvalitātes kritēriji vienmēr atšķirās no tām, ko vēlās patērētais, sabiedrība un skolēni. Tādēļ pieņem par mērauklu izglītības ierēģi noteikto kvalitāti nav nekāda pamata. Šajā ziņojumā atkal ir pieminēts izglītības programmas. 1.–9. klases izglītības programma, 10.–12. klases izglītības programma. Ziņojumā, kā jau iepriekš minēts, ir secināts, ka skolotāju skaits mums 2reiz pārsniedz Eiropas vidējo rādītāju. Tajā pašā laikā, neskatoties uz jau esošo situāciju, plānots, ka skolotāju skaits faktiski nesamazināsies, tas ir ieplānots, un būs 7,5 skolēnu uz vienu pedagogu likmi. Varētu teikt, ka mums gandrīz notiek apmācība 1:1. Tomēr analizējot tālāk šo jautājumu, gribās vaicāt, vai programmas ir pamatotas. Otrs, kas durās acīs, ir tas, ka nākotnē ir plānots, kad novados pamatizglītībā vidēji klasē būs 10 skolēni, kur pretī Republikas pilsētās pamatizglītībā būs 20 skolēni. Tātad attiecība pilsētām pret novadiem ir 2:1. Par ko tas liecina? Tas liecina to, ka novados vienam skolēnam viens skolotājs varēs veltīt 2reiz vairāk laika. Par ko mēs drusciņi runāsim tālāk. Šis izraisa otro jautājumu. Vai nevienādie apstākļi zināšanu iegūšanai vai radīšanai, tas ir plānveidīgs, paredzēts process, vai viņš izveidojies nejauši, spiestā kārtā, ievērojot nevienādo iedzīvotāju skolēnu un skolu sadalījumu Republikas teritorijā. Tātad, atgriežoties pie tā, vai programmas ir pamatotas. No 1. līdz 9. klasē, ja mēs skatāmies sekojošo sadalījumu, mēs redzam, ka 1. un 2. klasē mums ir 9 mācību priekšmeti, 8. un 9. klasē 15 mācību priekšmeti. Kas ir tas pamats, kas nosaka šādu sadalījumu?
šādu priekšmetu sadalījumu, šādu sadalījumu pa mācību gadiem un kopējo apmācību laiku. Vispopulārākie termiņu noteikšanas argumenti, ko mēs bieži vien dzirdam, to prasa mācību programma. Populāri vai tautā saka, tas ir nepieciešams, lai bērni visu labu un pamatīgi iemācās, vai tādā laika periodā, tad viņš iemācīsies, tad viņš zinās, tad viņš pratīs. Faktiski tās ir tādas cerības, ka 9 gadu laikā, pabeidzot šo pamat izglītības kursu, skolēni kaut ko zinās, pratīs, mācēs. Vai 9 gadi ir pieņemts, kā teikt, a priori, vēsturiski, jo nav atrasts neviens loģisks pamatots vai racionāls arguments, kurš varētu pamatot šo nepieciešamību pēc 9 mācību gadu apmācības. Ja mēs nedaudz skatāmies vēsturē, tad līdz okupācijai 1940. gadā pamatizglītība bija 6 klases. Pēc sākoties okupācijai tika ieviests standarts 7 klases pamatizglītībā, jo tāds eksistē visā Padomju Krievijā. Pieaugot politiskai spriedzei un konstatējot, ka skolēniem par maz tiek mācīts tā sauktā dzimtenes mīlestība un padomju patriotisms, šādus priekšmetus iekļāva mācību programmā un, lai nepārslogotu skolēnus katru dienu, mācību ilgumu pagarināja līdz 8 gadiem. Tieši tādā pašā veidā, tikai ar citu ieganstu, lai mazākumu tautību skolēni, kas mācās ne krievu valodā, pamatīgāk iemācītos krievu valodu. Un šī skatījumā skolās ar latviešu valodas plūsmu pagarināja pamatizglītību no 8 uz 9 klasēm. Šīs 9 klases ir arī šodien, bet nav vairāk ne paplašinātā krievu valodas apgūve, ne arī ideoloģiskās apmācības, kā piemēram ierindas mācība, kur militāri visi maršēja, klase, kolektīvu vienādās formās. Šādas lietas vairāk nav, tomēr 9 gadi ir palikuši. Ar ko tad ir aizpildīts šie 9 gadi? Nevienādi apstākļi. Tātad atšķirības starp skolēnu skaitu klasē, novados un republikas pilsētās. Ja klasē nodarbību vada viens skolotājs vienādos apstākļos, tad novados viņš vienam skolniekam var veltīt 2 reiz vairāk laika nekā pilsētās. Tātad, jautājums. Vai skolēnu novados tiek uzskatīt par 2 reiz mazāk spējīgiem? Tas tādā nozīmē, ka viņiem 2 reiz ilgāk jāskaidro viela, lai viņi apgūtu. Vai arī skolotāji novados ir ar 2 reiz zemāk darba ražīgumu, vai arī 2 reiz sliktāk pārzina savu profesiju. Vai arī viss ir kā vajag, un novados mēs iegūstam 2 reiz labāku rezultātu. Vai nevienādo skolēnu skaitu var uzskatīt par pietiekamu iemeslu, lai radītu nevienādus apstākļus?